Piektdien atverās Azerbaidžāņu virtuves restorāns Armudu un ejam noskaidrot, kas šeit ir, kā izskatās un kā garšo. Paskatieties, cik liela paplāte, cik daudz gaļas un dārzeņu. Laiks šo visu nogaršot. Pie paplātes klāt vēl nāk svaigi dārzeņi, frīkartupeļi, rīsi un marinēti kāposti. Kā redzams, jau ir viss nogaršots pamazam, viss. Gaļa ir mīksta, te ir gan cūgaļa, gan tītargaļa, gan vista un jērs. Grilēti dārziņi. Šādu paplāti jūs neatradīsiet nekur. Tikai 109 eiro 6 personām. Garšīga gaļa, gardīgi dārziņi un forša pasniegšana. Un atnesa jau pirmās uzkodas, sāksim ar kraušķīgiem cigāriem ar siera pildījumu. Porcija liela uzkodas un arī mērcīt varam iemērcēt. Uzkoda, kurā ir tiešām ļoti daudz siera. Iekšā ir arī zaļumi un mērcīgi ar tādu guršu ķiploku. Turpināsim ar nākamo uzkodu, un tas ir pildīti baklažāni ar palriekstiem. Ļoti garšīga uzkoda, nekāda garša nepārsit viens otru, visi ļoti sabalansēti, daudz pildījuma un viņiem nejūka. Pītī ar jēra gaļu, sīpoliem, kartupeļiem un turku zirņiem. Izklausās gardi. Sākumā buļjoniņu nogaršosim. Tad nav tikai jūtami zirnīši. Es jūtu arī gaļas. Arī nogaršosim gaļiņu. Tiešām paskatieties šajā zupā. Un viņa arī pati zupiņa ir tāda sāļa diezgan. Gaļa ļoti mīksta, pilnīgi kūst mutē. Tiešām zupiņa 10 no 10. Un paskatieties, ko mums jau atnesa. Sač ar vistas gaļu. Šeit ir ne tikai gaļa, bet arī dārziņš. Paskatieties, cik sulīgi izskatās kartupelīši, baklažani, cukīni, paprika. Forša pasniegšana un garu cēdiens. It īpaši, ja esat nācies ar draugiem. Paplāti var izvēlēties vai jēra gaļu, vai lielopu gaļu, vai vistas gaļu. Man ir ar vistas gaļu, un šīs paplātes cena ir tikai 19 eiro. Šajā restorānā es tiešām sajūtos, it kā būtu Azerbaidžānā, tāpēc, ka pavāri un šefs ir no Baku, interjers ir pielāgots ar akcentiem no viņu kultūras. Ēdieni pat tiešām ļoti gardi, un visiem ir jāatnāk uz šejienu. Atvēršana jau ir šo piekdienu 6. Nepalaid garām. Nāc nogaršo šos gardos ēdienus ar saviem draugiem, un vēl viens liels bonusiņš. Viņam katru piekdienu un sestdienu šeit norisināsies bezmaksas pasākumi, kuros vēl vairāk varēs iejusties viņu kultūrā. Dejas, mūzika, vēderdejas un vienkārši ļoti labi pavadīts laiks šeit. Jūs varat iekonomēt naudu un nedoties uz ceļojumā uz Baku, bet atbraukt uz šejieni uz Armudu un nogaršot īstu gardu Azerbaidžānas virtuvi. Es lieku 10 no 10 un noteikti atvedīšu šeit savus draugus.